viss ir šeit. Mūsu pulciņš saucās dažādu žanru sacerējumi, teorija un prakse. Galā slava, tā ir tāda slava mīlestības trūkums katram cilvēkam. Mēs gribam, lai mūs mīl, gribam būt slavi. Tagad slava un tagad es, par to arī izrādi ir jautājums, mēs gribam būt slaveni, bet kāpēc? Un beigās meita man saka, mamma, es negribu būt slaveni. Un kāpēc? Izrāds laikā ir šis kulens apmests, kas noved pie tā, kāpēc es negribu būt slaveni. Laikam, gribi kļūt aktrise, ko? Would you like to be an actress? Filmēties kādā filmā? Take some part in movie. Yes. Nu, kad noskatīšos lentu, jums noteikti piezvanīšu. Protams. Gonna call back. Traģikomēdija, viņi ir pat vairāk tāda ļoti smalka traģikomēdija, jo neviens nekad nezina, ko tas beigsies. Un, manuprāt, interesantāk ir tad, kad tu smejies pilnā balss skaļumā un beigās tu raudi, un tu nesaproti, kāpēc tu raudi. Tāpēc, ka tu vēl neesi to pieņēmis, ka tas, ko tu redzēji par tevi, bet man pašam likās, ka Maskavā autori teica, ka visi smējās, un liekas, ka tā ir komēdija, un viņi šeit raudāja. Tad arī viņai saslēdzās. Осьминожек получился осьминожек. Īpaši dārga. Un mīlēt man izrādījās Lelle. Lelle ar sarkanu plasmasas banti uz galvas. Turklāt šī banta bija ļoti cieši piestiprināta. Un tā griezās uz visām pusēm kā propellers. Tagad spēlēju, piemēram, mammu, kurai meita un kur ir tikai divi viņi viena. Es novērtēju to, ko es bērnībā, ka mēs pagāja garām un ko es nekad vairs neatkārtošu. Un te tā brīnišķīgā iespēja izdzīvot vēlreiz, pat ne tikai tā kā es kā mans bērns izdzīvoju kopā ar saviem vecākiem, bet es tā skatos no malas. Manuprāt, vispār skatīties šo izrādi skatās tā kā no malas, bet ir tā drošības sajūta, ka es esmu no malas, bet patiesībā cilvēks ir ļoti iekšā. Jo viss tādi teikumi, ka, piemēram, meitiņa dzīvē nav beidzēja situācija. Es atceros, ka mana mamma teica, ka man kaut kas neizdevās. Viņa teica, nē, viss nav beidzies, mēs to varam izdarīt, to var izdarīt. Arī tad, kad es dusmojos uz vecākiem, un pēc tam es gāju pie viņiem prasīt piedošanu, mamma negulēja kopā ar mani, arī naktī. Man liekas, cilvēkiem vispār svarīgi ir brīdim atgriezties patīkamās sajūtās. Un tā izrāde ir ļoti silta, ļoti mīļa, kas, manuprāt, ir man ļoti svarīgi, jo apkārt pietiekami daudz ir dažādi jauni emociju, kas man nezinot, kur tas novedīs. Spēlējot savu varonu, savu mammu, es atspēros no tādiem 3 lieliem vaļiem, ja varētu teikt. Es ņēmu ļoti daudz no savas vecās mammas, jo man sakrīt viss. Mam, kas tur ir? Tur ir noliktava. Viņš tur nenosmaks? Vīļa nenosmaks. Lai pieplopja atslēgas caurumu gana liels ir. Mam, bet ja viņš pamostās, viņš nodomā, ka ir iemūrēts sienā, tā kā senos laikos. Beidz mani turpināt. Lai tas Vīļa tur domā, ko viņš grib. Galvenais, lai viņš mums klusē.